Nedēļas nogalē Zemgales olimpiskajā centrā valdīs sportisks azarts, cīņas spars un dejot prieks. Vairāki simti lieli un mazu dejotāju cīnījās par balvām sporta deju sacensībās Jelgavas domas kauss. Parasti šajās sacensībās notiek cīņa valsts reitinga sacensībās, Latvijas kausa izcīņas posmā. 2 gadus esmu rīkojusi valsts čempionātus 10 dejās. Šogad ir Latvijas kausi un bērnu grupām reitingi. Deju ar rūpju grumu pierē no saspringuma, tiesnešiem garām aizslīd mazākie dejotāji. Viņi vēl nevar lepoties ar augstiem panākumiem, un lielākie līdzjutēji pagaidām vēl ir vecāki. Daudz prieka šis sporta veids atnes. Es nezinu nevienu citu sporta veidu, kas vecākiem dotu tik daudz prieka. Īstenībā patīk, jā, tas sports ir smuks un dejošana deja kā tāda ir smuka un patīk, jā. Bija vecākam dēlam, viņš man ļoti strauji auga. Viņam bija vajadzīgs izvēlēties sportu, nodarboties, lai koriģētu viņam stāju. Šeit mēs redzam, kādi puiši aug, jā. Junioru grupā deju soļi jau krietni sarežģītāki, paši dejotāji pārliecinātāki un plāni tālajošāki. Cik tālu jūs esat spējuši uzdejoties? Mums pagaidām nav bijis tāda iespēja, jo mēs dejojam tikai nesen kopā. Lai būtu kaut kāds rezultāts, ir vajadzīgs ilgs laiks. Cik ilgs? Kā minimums 3 gadi. Un kādi ir tie mērķi, tie sapņi, uz kurien tiekties? Izdāk par profesionāliem dejotājiem, un tad varbūt vēlāk nodot savu zināšanas citiem dejotājiem. Vai tu arī gribētu kļūt profesionāls dejotājs? Jā, protams. Tāpēc jau 12 gadus dejoju. Ko šobrīd ir izdevies sasniegt? Laikam 1. vieta. Un mums drīz jau būs C klase. Vai jūs arī gribat nākotnē kļūt par profesionāliem dejotājiem? Jā. Jā, tā laikam jā. Un kas tevi pamudināja pievērsties tieši šāda veida dejām? Es jau no pašas bērnības viņās dejoju, un tad vienkārši tāds dzīves hobijs. Un kāda deja pašiem vislabāk patīk? Man patīk samba. Man samba un valsis. Sporta deju sacensības Jelgavas domas kauss notiek jau 6. reizi, bet Zemgales olimpiskais centrs dejotājus uzņem 1. reizi. Tāds absolūti zemgaliski pavasarīgs laikam jāsaka. Laikā ārā ir ļoti skaists laiks. Jaukas Zemgales olimpiskā centra telpas, kurās dejas atrodas 1. reizi. Manuprāt, veiksmīga sadarbības starp deju un starp Zemgali un starp Jelgavu.